Daudziem uzņēmējiem un mājaslapu īpašniekiem ir labi zināms tāds termins kā SEO. SEO no angļu valodas nāk tātad šis saīsinājums, un angļu valodā pilnais nosaukums ir Search Engine Optimization. Savukārt latviešu valodā mēs to tulkojam kā meklētāju programmu optimizāciju. SEO ir ļoti svarīga lieta, kas ir nepieciešama tavai mājaslapai, lai tava mājaslapa rankotos, ja parādītos augstāk meklētāju programmā. Latvijā lielākoties par meklētāju programmām mēs saucam un ar meklētāju programmām saprotam Google, jo tā arī ir populārākā meklētāja programma Latvijā. Savukārt ārzemēs ir vēl kaut kādas citas alternatīvas, kā Yahoo, Bing un arī dažādas citas. Latvijā tomēr arī šeit runājot par SEO, mēs runāsim vairāk tieši par Google, bet tātad principā tas ir dažādu darbību kopums, ko kvalitatīvi un atbilstoši veicot, iespējams paaugstināt mājaslapas pozīcijas Google meklētājā uz konkrētiem atslēgvārdiem un tādā veidā arī paaugstināt organisko trafiku uz mājaslapu jeb satiksmi. Jāsaka un jāsaprot, ka SEO nebūs īsti primārs dažādiem īstermiņa projektiem, piemēram, dropshipping vai affiliate projektiem, ja jūs neesat droši, vai jūs ar to darbosieties ļoti, ļoti ilgu laiku. Tas ir kaut kas, ko jūs īslaicīgi gribat pamēģināt, paskatīties, kā jums tas strādā, tad noteikti nevajadzētu likt ļoti lielu uzsvaru uz SEO izaugsmi, jo primārais visticamāk, kā jūs ģenerēsiet kaut kādus pirkumus, būs ar reklāmu palīdzību vai ar kaut kādu TikTok satura palīdzību. SEO ir ilgtermiņa process, un tas, ka jūs kaut ko šodien veicat savā mājaslapā, kaut ko uzlabojat, nenozīmē, ka jūs rītdien parādīsieties Google meklētājā un kaut kur vēl kaut kādās pirmajās pozīcijās. Protams, uzsākot kaut kādu šādu dropshipping vai affiliate projektu, noteikti vajag sakārtot tos pamatus. Tā kā tas gan, protams, ir jādara, bet tas nebūs tas primārais resurs, tas primārais kanāls, kas jums atnesīs rezultātus. Jā, vajag sakārtot tos pamatiņus, lai mājaslapā viss izskatās un strādā un funkcionē labi, bet nevajag ļoti, ļoti iespringt uz to ar tādu domu, ka tagad es ļoti ātri sasniegšu kaut kādus labus rezultātus Google, jo ļoti ātri tas nenotiek, pat Latvijā tas nenotiek ļoti ātri, un ja jūs gribat tēmēt uz kaut kādiem ārzemju tirgiem, tur tas nenotiek vēl jo vairāk ātri, jo tur ir vēl milzīgāka konkurence. Latvijā mums salīdzinoši nav liela konkurence, bet, protams, atsevišķos darbības virzienos tā konkurence arī Latvijā ir liela, bet saprotams, ka ārzemju auditorijās, kur cilvēki meklē informāciju angļu valodā, kas varbūt no daudz un dažādām valstīm, tā konkurence ir daudz, daudz spēcīgāka, daudz, daudz augstāka. Tāpēc pamatā jums vajadzētu fokusēties uz reklāmām, uz kaut kādiem TikTok, Instagram saturiem un tādām lietām, nevis tur ļoti, ļoti iespringt uz to SEO. Un kas tad ir svarīgi? SEO dažādi aspekti, kas ir jāņem vērā, kādi procesi ir jāveic un kas jādara, lai sasniegtu pēc iespējas labākus SEO rezultātus savai mājaslapai. Pirmais, ar ko parasti es vienmēr sāku, ir atslēgvārdu analīze. Nākamajā slaidā arī būs piemērs, tātad kā tad izskatās atslēgvārdu analīze, ko es veicu, un šo atslēgvārdu analīzi es veicu izmantojot dažādus rīkus, lai apkopotu svarīgākos atslēgvārdus, lai mēs redzētu to kopējo bildi, saprastu, kādi ir vidējie meklējumi šiem atslēgvārdiem, saprastu, kuriem atslēgvārdiem potenciāli visticamāk ir lielāka konkurence, kuri ir varbūt tie atslēgvārdi, kuri mums subjektīvi šķiet, ka varētu strādāt, bet patiesībā viņiem ir ļoti maz meklējumu, un varbūt uz tiem tad mēs varam nefokusēties. Tātad atslēgvārdu analīze ir pirmais tas process, ar ko parasti es sāku darbu pie SEO. Nākamais ir optimizēts un atbilstošs saturs. Un ko tad šis nozīmē? Tas nozīmē, ka tavā saturā parādīsies šie atslēgvārdi, balstoties uz kaut kādiem labākajiem SEO pamatprincipiem. Par visādām niansēm detalizētāk runāsim arī turpmāk dažādos citos video. Tā kā šeit es vienkārši iepazīstinu jūs ar tām galvenajām niansēm, kas ir jāņem vērā. Bet tātad šie atslēgvārdi ir jāizvieto dažādās mājaslapas sadaļās, dažādos tekstos, dažādos produktu aprakstos, tajos pašos meta aprakstos, par ko arī vēl skatīsimies uz priekšu dažādu informāciju.
bet kas ir jāņem vērā, ir obligāti jāizvairās no spamīga satura. Spamīgs saturs ir tāds, kas satur neadekvātu daudzumu atslēgvārdu, un principā tie atslēgvārdi tur tā kā nav nepieciešami, un viņi vienkārši rada to tekstu neloģisku, lietotājiem nedraudzīgu, tikai ar domu tur iekļaut maksimāli daudz atslēgvārdus, lai it kā rankotos augstāk Google meklētājā, bet tajā pašā laikā tas var tieši pretēji un negatīvi ietekmēt tavas mājaslapas rankošanās iespēju meklētāju programmā, jo Google uztver to kā spamu un attiecīgi var pat neparādīt atsevišķos gadījumos tavu lapu vispār Google meklētājā, ja tā satur pārāk daudz šī spamīgā satura. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ir backlinki jeb atpakaļsaites. Un par šo arī vēl runāsim turpmākajos slaidos, bet tātad atpakaļsaites ir saites, jeb linki, ko mēs izvietojam vai kāds cits izvieto mūsu vietā kaut kādās citās mājaslapās, un šīs saites ved atpakaļ uz mūsu mājaslapu. Jo vairāk mums būs kvalitatīvu un milzīgs uzsvers uz kvalitatīvu backlinku jeb atpakaļsaišu, jo labāka autoritāte būs mūsu mājaslapai un jo ilgtermiņā pozitīvāk tas ietekmēs mūsu mājaslapu. Bet nekādā gadījumā noteikti nevajadzētu pirkt nekvalitatīvus kaut kādus backlinkus, un backlinku pirkšana vispār ir aizliegta prakse, bet par to vēl runāsim. Nākamais, tad, ko mēs varam darīt, ir sakārtot, sataisīt atbilstošus meta aprakstus, arī linku bilžu nosaukumus, tās visas mazās niansītes ir svarīgas, lai mūsu mājaslapa rankotos labāk Google meklētājā. Vēl ir tāda interesanta lieta, ka Google šobrīd jau pēdējā laikā skatās primāri tikai tavu mājaslapas mobīlo versiju, lai noteiktu to, kā viņu rankot, un šo sauc par mobile first indexing, un tātad tas, ko tev noteikti vajadzētu darīt, ir pārliecināties, ka tavā mobīlajā versijā neiztrūks kaut kāda svarīga informācija, kaut kāda svarīga atslēgvārdi. Varbūt tev tur liekas, ka tev nav bijusi vietiņa tajā mobīlajā versijā salikt to visu, bet patiesībā Google skatīsies tieši uz tavu mobīlo versiju, un ja tur būs, piemēram, 2 reizes mazāk satura nekā mājaslapas desktop, jeb datora versijā, tas var ļoti negatīvi rezultēties tavās SEO pozīcijās. Nākamā lieta, ko tu regulāri vari darīt, lai uzlabotu savas pozīcijas Google meklētājā ar savu saturu, ir veidot labus, kvalitatīvus bloga rakstus. Ne copy-paste no ChatGPT vai kāda cita mākslīgā intelekta rīka. Tam rakstam ir tiešām jābūt vērtīgam, saturīgam, jo Google pirmajā vietā liek lietotāju pieredzi gan tehniskā veidā, gan arī saturiskā veidā. Un Google skatās uz ļoti daudz dažādiem faktoriem, uz dažādām cilvēku rīcībām, kā viņi miedarbojas ar šo saturu, lai saprastu, vai cilvēks meklējot konkrētu atslēgvārdu un atrodot to konkrēto rakstu, saņēma to, ko viņš vēlējās. Un tas būs tas noteicošais faktors, kas palīdzēs tev rankoties Google meklētājā labāk, ja tu veidos tiešām labus, saturīgus bloga rakstus. Vēl es esmu redzējis tādus piemērus gadījumus, ka klients veido kaut kādus it kā bloga rakstus, bet viņi ir kaut kādu 50 vārdu apjomā. Tas īsti nebūs bloga raksts. Bloga rakstam vajadzētu būt vismaz sākot no 300 vārdiem, bet pamatā mēs veidojam vidēji 500 līdz kaut kāds 600, pat atsevišķos gadījumos 700 nevis atslēgvārdus, bet vārdu rakstus, lai šajā rakstā arī tiešām pilnvērtīgi izklāstītu to attiecīgo informāciju. Un atkal, protams, jāpārliecinās, ka mums šajā bloga rakstā ir iekļauti svarīgi atslēgvārdi, kas atkal palīdzēs mūsu mājaslapai rankoties aizvien labāk Google meklētājā. Tāpat ir ļoti svarīga lietotāja pieredze, jeb user experience un saīsinājumā šis UX, tātad tā ir lietotāja pieredze, un tas vairāk būs no dažādiem tehniskiem aspektiem, cik ērtas ir sadaļas, cik ērti tev ir pārslēgties, cik ērti tev ir atrast kaut kādu informāciju, cik ērti tev ir ievietot preci groziņā, cik ērts ir checkouts, tātad pasūtījuma noformēšanas process, cik ērta kopumā un lietotājiem draudzīga ir tava mājaslapa. Tātad šis arī var ietekmēt SEO. Un pēdējā lieta ir dažādi tehniskā SEO aspekti. Es pati savā ikdienā nestrādāju ar tehnisko SEO, es strādāju ar šīm visām pārējām lietām, ar tām saturiskajām lietām. Savukārt tehniskajā SEO iekļaujas vēl daudz dažādas citas darbības,
bet es ceru, ka man izdosies sarunāt speciālistu, zinošu par tehnisko SEO, kurš varēs jums vairāk arī izstāstīt un parādīt par šo. Bet tas tā tad ir kaut kas tāds mazliet tehniskāks, specifiskāks, ja mēs salīdzinām vienkārši ar šo te saturisko SEO pusi. Šeit tad būtu viens piemērs, kā es veidoju atslēgvārdu analīzes. Tātad es apkopoju dažādus atslēgvārdus, piemēram, šeit par nekustamo īpašumu jomu. Tur uz leju aizgāja vēl citi daudz dažādi atslēgvārdi, bet tātad nosakam arī šos vidējo meklējumu skaitus un nosakam arī, vai klientam ir kaut kādas pozīcijas jau šobrīd Google. Tātad šeit mēs varam redzēt, ka pozīcijas nav. Tātad šis nozīmē, ka vairāk nekā 100, un tas nozīmē, ka šis attiecīgais rīks, ko mēs izmantojam, kas ir SERP rīks, jo klientam nav Google Search Console, tad viņam šīs te pozīcijas vienkārši tur nerādās. Tātad vai nu viņš vispār nav atrodams vai kaut kur daudz tālāk vēl par to 100. vietu. Un, ko svarīgi saprast par šo atslēgvārdu analīzi, tātad ir jāņem vērā atkal jau kā ļoti bieži digitālajā mārketingā kaut kādi dati, fakti, objektīvas lietas, nevis mans subjektīvais viedoklis. Man tā šķiet, ka šis atslēgvārds varētu būt baigi meklēts. Man tā šķiet, ka šis atslēgvārds varētu būt populārs. Man šķiet, ka šis atslēgvārds varētu man strādāt labi. Jā, jums ir arī jādomā līdzi par to, bet tajā pašā laikā noteikti nevajag aprobežoties ar savu subjektīvo viedokli, tāpēc mums ir daudz dažādi rīki, ko mēs varam izmantot, lai noteiktu, kuri tad tiešām ir tie meklētākie atslēgvārdi. Nevienmēr vajag fokusēties tikai uz tiem, bet par to arī mēs vēl parunāsim. Tā kā tas, ka viņš ir populārākais atslēgvārds, nenozīmē, ka tev tikai uz viņu ir jāfokusēs. Jā, viņš ir svarīgs, bet tur arī būs liela konkurence un ir dažādas niansītes, ko par to vajag ņemt vērā. Un, jā, kā teicu par tām pozīcijām, tātad šajā gadījumā, tā kā klientam nav Google Search Console, tad pozīcijas mēs nosakam nevis apskatoties Google, ierakstot Google meklētājā kaut kādu atslēgvārdu un tad meklējot, kurā pozīcijā ir mūsu mājaslapa, bet izmantojot šos SERP rīkus vai Google Search Console. Kāpēc mēs nevaram meklēt vienkārši Google? Tāpēc, ka parasti ir tā, ka, ja tu savu mājaslapu apmeklē diezgan bieži caur Google, piemēram, pārbaudi viņas pozīcijas, tu raksti nekustamie īpašumi, visu laiku spied uz to savu mājaslapu, Google saņem signālus, ka meklējot šo atslēgvārdu, tu tajā mājaslapā iegūsti to, ko tu vēlējies, ka tas ir tas, ko tu meklēji. Un līdz ar to tev tā mājaslapa var parādīties ļoti augstās Google pozīcijās, savukārt citiem viņa var neparādīties vispār pirmajās 100 pozīcijās. Tāpēc ir ļoti svarīgi izmantot vai nu šos te SERP rīkus, kam arī ir ļoti plašs klāsts internetā, vai nu vienkāršākais veids saslēgt Google Search Console, bet tas arī tāds tehnisks darbiņš, un nevienmēr visām mājaslapām tas ir, nevienmēr cilvēki zina un māka viņu pieslēgt. Un, ja tev arī tā ir un negribi ar to čakarēties, bet noteikti iesaku saslēgt šo Search Console, tā ir tiešām tāda svarīga, ļoti svarīga lieta, ja vēlies strādāt pie savas SEO izaugsmes, bet ja tomēr tajā brīdī tas nav un tu gribi paskatīties, kādās pozīcijās atrodies Google meklētājā, tad noteikti vajag izmantot šos te SERP rīkus. Paraugus arī apskatīsim atsevišķā video, kā tad izskatās šie te SERP rīki. Un runājot vēl par atslēgvārdu analīzi, tātad vienkāršākais veids, kā bez maksas veikt atslēgvārdu analīzi, jo ir daudz dažādi maksas rīki un daži no viņiem arī var būt pat diezgan dārgi, bet ir ļoti forša bezmaksas opcija, ko tu vari izmantot, kas ir iekš Google Ads konta. Tātad tev ir jāizveido Google Ads konts, bet tam nebūs nekāda saistība ar reklāmām. Tātad reklāmas SEO saistībām mēs netaisam. Un bez reklāmu izveidas tev ir vienkārši jādodas uz rīku, kas ir iekš šī Google Ads konta, ko sauc par Google Keyword Planner. Un tur tu vari norādīt savu mājaslapu un vai kaut kādus interesējošos atslēgvārdus, ko tu jau zini, kas ir loģiski pašsaprotami. Un tādā veidā tu iegūsi vēl daudz citu ideju atslēgvārdiem, kā arī redzēsi reālos meklējumu datus par tiem. Tātad kādi ir vidējie meklējumu rādītāji, kā jau redzējām šeit. Tātad te, piemēram, vidē 1300, te, piemēram, 260, te, piemēram, vidē 50. Tas nozīmē, ka vidēji mēnesī tik atnāk meklējumi Google ar šo attiecīgo atslēgvārdu. Bet, protams, ja tu tur nevari atrast tik veiksmīgi kaut kādas idejas vai gribi paskatīties, kādi vēl varētu būt potenciāli atslēgvārdi, tad var izmantot daudz dažādus citus atslēgvārdu analīzes rīkus, ko varēsi Google atrast pēc atslēgvārdiem Keyword Research Tools. Tātad tādu atslēgvārdu ir ļoti daudz.
Un šī tāda forša ilustrācija, ko atradu internetā, tātad runājot par šiem te atslēgvārdiem, kuriem ir šīs lielie meklējumu skaiti, kas parādās mums kā populārākie kaut kādā konkrētā nišā, jāsaprot, ka viņiem būs ļoti liela konkurence, viņi ir ļoti vispārīgi, ļoti plaši, un cilvēks patiesībā var meklēt ļoti daudz dažādas lietas saistībā ar to atslēgvārdu. Nu, piemēram, nekustamie īpašumi. Viņš var meklēt arī, kas man jāņem vērā, tur iegādājoties nekustamo īpašumu. Piemēram, tas nenozīmē, ka viņš tajā brīdī tieši meklē nekustamo īpašumu. Un, jā, šeit tāds feins šis piemēriņš, tātad te mēs redzam augšā tātad highly competitive, tas nozīmē, ka ļoti liela konkurence, šeit apakšā ir zema konkurence un savukārt horizontālajā līnijā ir zema konversija un augsta konversija. Un ko tad tas nozīmē? Tātad mēs redzam, šeit ir piemērs, kas ir līdzīgi kā mūsu nekustamie īpašumi. Nu, te ir viens vārds, t-shirts, nekustamie īpašumi mēs nevaram vienā vārdā pateikt, tāpēc mums ir 2 vārdi. Nu, labi, mēs varam pateikt īpašumi. Nu, ok, tas vēl varētu būt arī piemērs īpašumi, jā. Un te mēs redzam, piemēram, t-shirts ir ļoti, ļoti augsta konkurence un ir zemas konversijas, jo cilvēks var meklēt ļoti daudz dažādas lietas, tā kā tu nezini, vai tas, ko viņš meklē, ir tiešām atbilstošs tev. Nu, viņš varbūt meklē zilus kreklus, bet tev ir sarkani krekli, un mērķējot uz tādu vispārīgu atslēgvārdu, tu vienkārši saskarsies ar šo milzīgo konkurenci un ar šīm zemajām konversijām. Konversijas tātad ir kaut kādi reklāmu gūmi, pasūtījumi, pirkumi, dažādas tādas lietas, ko mēs vēlamies panākt. Tad mums ir 2-3 vārdu frāzes, piemēram, šajā gadījumā zili krekli, jeb blue t-shirts, nu, un tātad tas varētu būt tas piemērs ar nekustamiem īpašumiem. Tātad viens augstākā varētu būt tā konkurence vārdam īpašumi, tad vidēji konkurence nekustamie īpašumi un vidēji arī konversiju skaits. Un tad ir long tail keywords, piemēram, kā šeit ir rakstīts Blue American Apparel t-shirts. Un viņiem būs zemāka konkurence un daudz augstākas konversijas, jo tu jau sasniegsi to cilvēku, ja tas ir atbilstoši tavam biznesam, tu sasniegsi cilvēku, kurš meklē tieši to konkrēto lietu. Būs daudz zemāka konkurence, lielāka iespēja tev sasniegt labas pozīcijas Google un lielāka iespēja iegūt arī sev kādu pirkumu vai klientu kaut kādā citā veidā. Nu, un tad, piemēram, arī pārējot uz šo te atpakaļ, tātad, piemēram, ja mums būtu nekustamie īpašumi, tikpat labi, piemēram, varētu būt nekustamais īpašums Rīgā. Tātad tas jau varētu būt šis te long tail keywords, nu, īsnībā jau viņš tajā vidējā kategorijā vēl tā kā ieiet, bet, nu, labi, tur varētu būt arī, piemēram, nekustamie īpašumi ar baseinu Rīgā. Nu, pieņemsim, tas varētu būt šis te long tail keywords, un ja tev ir šādi īpašumi tavā mājaslapā, tad tu arī vari noteikti fokusēties uz šādiem atslēgvārdiem. Un tad, kad cilvēki reāli meklēs to lietu nekustamie īpašumi ar baseiniem Rīgā, viņi ļoti iespējams atradīs tavu mājaslapu, ja tu būsi veicis arī atbilstošas darbības. Tā kā nefokusējamies uz tiem augstākās konkurences atslēgvārdiem, fokusējamies uz šiem te long tail keywords, kas ir garāki, un pats labākais ir tas, ka viņi jau satur arī to augstās konkurences atslēgvārdu. Tātad jūs principā nošaujat 2 zaķus ar vienu šāvienu, jo jūs dabūjat gan to long tail keywords, tātad, piemēram, nekustamie īpašumi ar baseinu Rīgā, bet šajā garajā atslēgvārdā nekustamie īpašumi jau tāpat ir, un ir arī īpašumi tur. Tātad ceru, ka saprotat to domu, tātad mērķējam uz šiem te long tail keywords, kas būs 2 zaķi ar vienu šāvienu, jo mēs iegūsim gan garu specifisku atslēgvārdu ar zemu konkurenci un augstas konversijas iespēju, gan mēs viņā iekļausim tāpat tos populāros augstas konkurences atslēgvārdus. Tā kā tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un ļoti svarīgi, un mūsdienās pēdējos gados šis strādā sevišķi ļoti labi. Kas vēl ir svarīgi? Vēl svarīgi ir sakārtot savus metaprakstus. Un kas tad ir metaapraksts? Metaapraksts tātad ir šis nelielais tekstiņš, kas parādās Google meklētājā, tad, kad mēs meklējam kaut kādus konkrētus atslēgvārdus. Nu, piemēram, šeit var redzēt, ir ierakstīts what is
SEO, jeb SEO, es tā īsāk saku, nesaku tur SEO, saku SEO. Tad šeit var arī redzēt, kāds ir automātiskais meta apraksts. Ja jūs nebūsiet aizgājuši savu mājaslapu, ievadījuši šo te meta aprakstu, tad Google vienkārši ņems automātiski ģenerētu aprakstu no jūsu mājaslapas tekstiem. Savukārt šeit varam redzēt, kā izskatās jau norādīts konkrēts meta apraksts. Un atšķirības starp šiem ir pirmkārt tā, ka, kā redzam, šeit, piemēram, tas tekstiņš noraujās, šeit viņš beidzas ar punktu. Tātad ir konkrēts teikums, kas pasaka to galveno lietu. Un meta aprakstos arī mēs ievērojam kaut kādus atkal pamatprincipus. Tur ir noteikts vēlamais garums, 155 līdz 160 raktzīmes, tātad garāku meta aprakstu nevajadzētu veidot. Un to var vienmēr izveidot un izvietot šajā mājaslapas sistēmā. Praktiski jebkurā, ko es zinu, arī tajās vienkāršākajās Wix, Mozello, arī tur var izvietot šo te meta aprakstu, bet šis izskatās pēc, nevis izskatās, bet tas arī ir WordPress tātad, un tad tur mēs varam norādīt šo te SEO virsrakstu slagu, kas ir links principā. Tātad kāds būs links, jo linkā arī ir svarīgi iekļaut atslēgvārdiņus, bet atkal nepārspamot, to vienmēr atceramies. Un tad šeit trešais tātad ir meta apraksts. Vēl svarīgi ir dažādi altteksti, un arī dzirdēju tādu ļoti nepatiesu informāciju biznesa skolas Discord serverī. Vispār tur bija visāda nepatiesa informācija, sevišķi par SEO, tā kā dažādas aizliegtas prakses, piemēram, viena no neiesakāmām praksēm ir likt ļoti daudz atslēgvārdus alttekstos. Altteksts vispār ir konkrēta specifiska lieta, un altteksts ir principā teksts, kas parāda, pastāsta rakstiskā veidā, kas ir redzams bildē. Un jā, tur var parādīties kaut kādi atslēgvārdi, bet mēs nevaram un nevajag likt un pārspamot ar kaut kādiem atslēgvārdiem alttekstā. Bildes nosaukumā, kas ir pilnīgi cita lietiņa. Bildes nosaukumā, jā, mēs varam ielikt vairāk tos atslēgvārdus, fokusēties uz atslēgvārdiem, dažādiem vērtīgiem, bet arī nepārspamojot. Tas ir vienkārši ļoti, ļoti svarīgs likums SEO nepārspamot, bet radīt vērtīgu kvalitatīvu saturu un arī veidojot šos te nosaukumus, meta aprakstus, alttekstus, bilžu nosaukumus, arī tur noteikti nevajag pārspamot. Un altteksts primāri ir paredzēts, lai kaut kādi lasītāji var nolasīt to informāciju. Ja nu kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, nevarās vaļā tā bilde, tad tas lasītājs var nolasīt, kas tur ir. Un šis ir arī ļoti aktuāli, piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Viņiem parasti ir tie kaut kādi aparātiņi, ko viņi izmanto, lai viņi varētu lasīt arī dažādas ziņas, dažādas lietas, un lai viņi zinātu, kas ir tajā bildē attēlots, viņiem ir nepieciešams šis te altteksts, ko tas viņa lasītājs nolasa. Un tātad šeit arī apskatīsim tikai to vienu piemēram par Lay's. Tātad pareizs šis altteksts būtu Lay's Classic Potato Chips 1,5 ounce. Tātad savukārt nepareizi būtu vienkārši potato chips vai vēl tāds spamīgāks uz atslēgvārdiem vērsts buy potato chips online. Tātad online. Tātad tas ir atslēgvārds, bet tas nav alttekstā jāliek. Un tad pa labi vēl viens piemērs, tātad rekurs sunīts, un tad altteksts ir the corgi puppy. Tātad tas, kas ir redzams bildē, tas ir altteksts, un tas arī ir jāņem vērā. Šī nav vieta, kur ļoti izpausties ar kaut kādiem atslēgvārdiem, vai, piemēram, šis par to SEO kursu, tātad neliekam tur register to get free course, bet tur ir free SEO mini course for beginners by tur bla, 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 bla. Tātad tas, kur mēs varam vairāk tos atslēgvārdus iekļaut un vairāk fokusēties uz kaut kādiem tādiem populārākiem atslēgvārdiem, ir, piemēram, bilžu nosaukumi. Un tad te gan vajadzētu noteikti izvairīties no šiem te standarta kaut kādiem image, tur ciparu, skaitļu virknes vai tikai ciparu virkne. Vienmēr padomājam pie bilžu nosaukumiem, piemēram, WordPressā to var iekš WordPress sakārtot, sataisīt tos bilžu nosaukumus. Shopifyā, cik es skatījos iekšā, jau
augšupielādējot bildi, viņš tikai to alt tekstu ļauj uzlikt. Tā kā bildes nosaukums ir jāuzliek tev savā datorā fiziski, sākumā uzliec datorā fiziski to nosaukumu, un tad augšu pielādē to bildi. Un tad labāki piemēri būtu nevis tur image, piemēram, 3, 4, 2, 1, bet, piemēram, itāļu pasta tur ar svaigiem tomātiem un baziliku. Vai šeit būtu tāds vairāk uz kaut kādiem atslēgvārdiem vērsts, piemēram, homemade pasta, sauce with cherry tomatoes. Tātad kaut kas tāds, ko cilvēki varētu potenciāli meklēt vairāk, tātad homemade. Un arī, protams, šeit izvairamies no spamīga satura. Tad par linku nosaukumiem. Tātad ar zaļu esmu šeit iekrāsojusi labu linka nosaukumu, kur mums ir slīpsvītra LV, tātad slīpsvītra kategorija, jeb mājai un remontam, slīpsvītra apakškategorija, virtuves iekārtas piedarumi, slīpsvītra konkrēti jau virtuves konkrētas iekārtas, šajā gadījumā virtuves izlietnes. Un tad ar sarkanu kādi būtu slikti piemēri, piemēram, ja mēs skatāmies tieši uz Latvijas auditoriju, SSM nav visai labs, jo viņiem ir angļu valodā, viņiem aiziet slīpsvītra LV, bet atslēgvārdi reāli ir angļu valodā. Viņiem daudz labāk strādātu, ja šie visi atslēgvārdi būtu latviešu valodā, un arī nav skaidrs, kāpēc divreiz atkārtojas šis plumbing, tā kā to arī noteikti nevajadzētu darīt šādā veidā likt. Un, kad divreiz atkārtojas kaut kāda kategorija, nav vispār tas lietotājiem arī skaidrs. Un tad te vēl viens piemērs, kas arī ņemts jau balstoties uz reālu piemēru, vienkārši nomainīt to domēna nosaukumu. Tātad šāds vispār nav labs. Tātad sākot ar to, ka tur atkal ir angļu valodā kaut kas, tad te ir LV, apakšsvītra LV, tā kā priekš kam mēs varam vienkārši ielikt LV. Un galā mums ir nevis tā kā šeit virtuves izlietnes, piemēram, bet kaut kāda mistiska skaitļu, ciparu, burtu virkne un vēl beigās .html. Absolūti lieki, absolūti neprofesionāli un ne visai labi skatoties no SEO viedokļa. Tad mazliet parunāsim arī par Google My Business. Google My Business principā ir ļoti, ļoti būtiska lieta SEO, it sevišķi lokālajiem biznesiem. Un lokālie biznesi ir biznesi, kas darbojas pamatā konkrēti kaut kādā lokācijā, pilsētā vai kaut kādā apkārtnē, piemēram, frizētava, kafejnīca, lielveikals un daudz dažādi citi lokālie biznesi. Un Google My Business palīdzēs tev sasniegt tavus potenciālos klientus, kas jau meklē tava uzņēmuma sniegtos pakalpojumus savā apkārtnē. Un jo veiksmīgāk būs aizpildīts, optimizēts tavs Google My Business profils, jo regulārāk tu izvietos tur dažādus ierakstus, jo labāk tev tur būs saliktas bildes no iekšpuses, no ārpuses, jo vairāk tev būs atsauksmes, un jo labākas tās atsauksmes būs, jo rezultatīvāk strādās tas tavs Google My Business konts, jo labāk viņš strādās Google meklētājā un Google Maps, kas nozīmē, ka tavi potenciālie klienti tevi varēs atrast veiksmīgāk. Un kā tad izskatās šis Google My Business? Tātad 2 dažādi piemēri. Pa kreisi tātad redzam, tas piemērs ir tad, kad tu jau ieraksti konkrēta biznesa nosaukumu, piemēram, ierakstīja Depo Valmiera, un tad rekur šis, kas parādās tajā labajā sadaļiņā, ir Google My Business profils. Tieši tādi paši ir arī šie te Google My Business profilu, kas man izlaica, kad es rakstīju frizētava Valmierā, bet viņi neparādās pa labi, jo es jau nemeklēju konkrētu biznesu, es meklēju vispārīgi kaut kādu kategoriju, kaut kādus atslēgvārdus, un tad viņš piedāvā vairākus variantus. Un tie, kas ir topā, ir parasti ar labākajām atsauksmēm, ar visvairāk atsauksmēm, visaktīvākie savā Google My Business kontā, un tāpēc lokāliem, vietējiem biznesiem šis ir super, super svarīgi. Ir cilvēki, es pati arī nereti aizbraucu uz kaut kādu pilsētu, kuru es labi nezinu. Es vienkārši ieju Google Maps, ierakstu tur kafejnīca vai restorāns tur Jelgavā, piemēram, un skatos, kas man izlec labākie kaut kādi rezultāti, kam ir visvairāk atsauksmi. Tas tātad liecina, ka ir pieprasīts vietējo cilvēku vidū. Tas apskatos atsauksmes, apskatos piedāvājumu un dodos uz šo kafejnīcu. Un tāpēc Google My Business ir vienkārši must have rīks, ja jums ir kaut kāds lokālais jeb vietējais bizness konkrētā lokācijā. Tad vēlreiz jau mazliet pieskāros iepriekš par šīm aizliegtajām praksēm, bet tad mazliet vairāk, jo tiešām ļoti uztrauc tas, ka tiek izplatīta šāda informācija
ka tā ir normāla un pieņemama un iesakāma prakse darīt šīs lietas, ka tas ir absolūti kaut kas pretējs. Un to mēdz dēvēt arī par black hat SEO, kas nozīmē dažādas aizliegtas prakses no Google puses, kas var rezultēties diezgan arī nopietnās sekās. Nav tā, ka šīs ir vienīgās lietiņas, kas ir aizliegtas, bet es izcēlu šeit tās lietas, ko tieši es sadzirdēju tajā 20K biznesa skolas video, ko viņš iesaka darīt. Tad es jums varu pateikt, ka to pavisam noteikti nevajadzētu darīt, ja jūs strādājat ar savu SEO. Un ja jūs šīs lietas darīsiet, tad, kā jau esmu aprakstījusi, ja Google atklāja, ka kāda mājaslapa izmanto šīs melnās SEO tehnikas, saskaras ar sodu no Google puses, kas tiek vai nu manuāli izdarīts, vai arī no algoritma puses. Un Google var noņemt gan pārkāpumu saturošo konkrēto lapu, kas ir varbūt kaut kāda apakšsadaļa jūsu mājaslapā, gan pat visu mājaslapu no savas meklētāja programmas rankiem, vai arī uz kaut kādiem konkrētiem atslēgvārdiem. Tātad, darot šīs lietas, jūs vienkārši riskējat ar to, ka jūsu saturs var neparādīties Google meklētājā uz ļoti jums svarīgiem atslēgvārdiem. Un daži no piemēriem ir pārlieku pārspamoti atslēgvārdi, ko es arī redzēju tajā video. Sakopējam, tur vienkārši meta aprakstā tikai atslēgvārdus. Tā nav. Meta aprakstam ir jāveido skaidrs, saistošs, saprotams kaut kāds īsts tekstiņš. Kā jau es teicu, 155 līdz 160 rakstzīmju garumā, nevis tā kā bija tajā piemērā, 300 rakstzīmes, un tagad tikai sabliežam, sakopējam atslēgvārdus, vispār neveidojot nekādu sakarīgu teikumu, nekādu sakarīgu tekstu. Tad vēl viena lieta, kas tur tika ieteikta, ir šo te atpakaļ saišu iegādi, kas arī varat pārliecināties, iegooglēt par šo jautājumu, ko Google pati saka par backlinku iegādi. Tā tad ir aizliegta prakse, sevišķi, ja tu pēc kaut kādus pilnībā nekvalitatīvus backlinkus. Ir gadījumi, ka tu teorētiski netiešā veidā samaksā par to backlinku, bet tas ir mazliet citādāk. Piemēram, tu vari samaksāt Delfiem par reklāmrakstu, un tajā rakstā palūgt, lai viņi ieliek linku uz tavu mājaslapu. Tātad teorētiski tu būsi par to samaksājis, bet tu jau nemaksā par to backlinku, tu maksā par to reklāmrakstu. Un vienkārši tajā reklāmrakstā tu palūdz iekļaut arī to linku. Tā kā tas būtu absolūti ok, bet pirkt kaut kādus lētus, nekvalitatīvus backlinkus, jeb atpakaļsaites, ir vienkārši no. Tā kā to nedarat, tas var sačakarēt, sabojāt jūsu mājaslapas algoritmus un sabojāt to jūsu iespēju parādīties Google meklētājā uz jums svarīgiem atslēgvārdiem. Un tad vēl viena praksa būtu, piemēram, slēpts saturs, kas nav redzams lietotājiem. Arī es pati savulaik, bet tas jau arī laiciņu atpakaļ, gandrīz pat karjeras sākumā, vairākas reizes uzdūros šādām lapām, kur tā kā attiecīgas darbības veicot, tu vari atklāt, ka tur tā kā kaut kur ir paslēpti kaut kādi atslēgvārdi, vai tie ir zem kaut kādām bildēm, vai kaut kādiem citiem elementiem. Tur kaut kā saprogrammēts, ka tu kā mājaslapas apmeklētājs principā neredzi tos atslēgvārdus un to tekstu, bet Google lasītājs to redz. Un teorētiski viņiem tad tas būtu jāņem vērā, rankojot šo te mājaslapu, bet par laimi Google ir sapratusi arī, ka ir cilvēki, kas tā dara, un arī vēršas pret šīm te lapām, kas izmanto attiecīgi šādas te aizliegtas prakses. Un tad pēdējā no tēmām tātad par Google Search Console, tātad šis arī tiešām, kā jau teicu, must have rīks, ja jums ir mājaslapa un ja jums ir svarīgs SEO, bet pat ja jums nav svarīgs SEO, jo tur ir ļoti daudz dažādas svarīgas nianses, un tomēr ilgtermiņa biznesiem teju jebkuram SEO būs mazākā vai augstākā mērā svarīgs. Bet tātad, ko tad mēs varam paveikt un redzēt šajā Google Search konsolē? Tā ir organiskā satiksme, kāda mums ir, bet, protams, to mēs redzam arī Google Analytics, bet sevišķi Search konsolē mēs redzam arī atslēgvārdu pozīcijas, mēs redzam visus atslēgvārdus, kas mums nes trafiku, visus atslēgvārdus, kā cilvēki mūs atrod, mēs redzam pozīcijas vidējās, kādas ir šiem atslēgvārdiem, mēs redzam CTR, jeb click-through rate, kas nozīmē, piemēram, 20% click-through rate nozīmētu to, ka 100 cilvēki redzēja šo manu mājaslapu, meklējot konkrētu atslēgvārdu, un 20% uzspieda. Tātad tas, cik procentuāli daudz cilvēku uzspiež no tiem visiem, kas redzēja. Un, protams, jo augstāks CTR, jo labāk.
kā arī daudz dažādas citas būtiskas metrikas. Tāpat tur ir iespēja atklāt dažādas kļūdas un problēmas, kas ir arī cieši saistītas ar tehnisko SEO. Bet, kā jau stāstīju, es pati ar tehnisko SEO nestrādāju, lai gan tas arī ir ļoti, ļoti būtisks. Bet arī ļoti, ļoti būtisks ir saturiskais SEO un šīs saturiskās lietas, bet arī, protams, tehniskais SEO ir svarīgs. Tā kā ceru, ka man drīzumā izdosies piesaistīt foršu zinošu speciālistu pār tehnisko SEO, kas ar šīm tēmām varēs jūs iepazīstināt jau vairāk. Tā kā liels paldies par uzmanību šajā prezentācijā, tad jau citās atkal pārunāsim detalizētāk dažādas nianses, dažādus piemērus, un tad jau tiekamies. Paldies! Atā!